Ievērot termiņu ir ļoti svarīgi, jo, ja termiņš nokavēts, tad iespēja rīkoties ir beigusies. Kā aprēķina, piemēram, 1 mēneša beigu termiņu? Saņēmu lēmumu 5. janvārī. Mēneša termiņš beidzas 5. februārī. Tātad vēl 5. februārī varu rīkoties. Saņēmu lēmumu 31. augustā. Mēneša termiņa pēdējā diena būs 30. septembris. Jo septembrī nav 31. datuma, tādēļ termiņš beidzas mēneša pēdējā dienā. Saņēmu lēmumu 1. aprīlī. Termiņš beidzas nevis 1. maijā, kas ir svētku diena, bet nākamajā darba dienā, kas seko. Ja beigu termiņš iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad tas pagarinās līdz nākamajai darba dienai. Esiet uzmanīgi ar darba tiesībām. Šeit termiņus aprēķina savādāk, 1 diena mazāk. Piemēram, lēmums par atlaišanu no darba saņemts 28. maijā. Tad mēneša termiņš, kad var vērsties tiesā, beidzas 27. jūnijā. Tā būs pēdējā diena, kad tiesā varēs iesniegt prasību.